Jauna izejošā faktūra rēķina izveide Finbase sistēmā. Lai izveidotu jaunu izejošo faktūru rēķinu sistēmā, Finbase jums ir nepieciešams norādīt bankas rekvizītus, kurus izmanto jūsu uzņēmums. Lai to izdarītu, mēs izvēlamies sadaļu Vispārīgā informācija, rēķinu iestatījumi, pārdošanas rēķinu iestatījumi. Šajā sadaļā mēs atrodam bankas kontus un uzspiežam pievienot bankas kontu. Šeit jūs varat izvēlēties nepieciešamo banku, kuru izmanto uzņēmums, ierakstīt konta numuru, un pēc konta numura ierakstīšanas tiks automātiski ģenerēts Swift kods. Tālāk, kad visa informācija ir ievadīta, uzspiediet pogu saglabāt, un bankas konta numurs atspoguļosies šajā ailē. Tagad varam izveidot jaunu izejošo rēķinu. Izvēlēties sadaļu izejošie, jauns izejošais rēķins. Šeit jūs varat izvēlēties, vai rēķins tiek sūtīts no juridiskas vai fiziskas personas. Saņēmēja laukā ierakstam uzņēmumu, kuram nosūtīsim rēķinu. Mūsu gadījumā tas ir TMA Building. Kā jūs redzat, sistēma to atrod automātiski, uzklikšķinam uz tā, un automātiski tiek ievadīts arī reģistrācijas numurs. Un lejā jūs varat redzēt PVN reģistrācijas numuru, tā kā saņēmējs ir nodokļu maksātājs. Zemāk ir arī norādīts e-pasts, kontakta-e-pasts. Šo informāciju nepieciešamības gadījumā jūs varat izmainīt. Pārējiem pie rēķina informatīvās sadaļas. Obligāti ir jāievada rēķina numuru, un rēķina apmaksas termiņu. To jūs varat norādīt, ievadot manuāli, izvēloties kalendāro datumu, vai arī apmaksas termiņa ailē ierakstīt dienu skaitu, cik ilgā laikā ir nepieciešams apmaksāt rēķinu. Zemāk jūs varat norādīt soda naudu par kavējuma procentiem dienā un izvēlēties PDF rēķina valodu, kurā tiks nosūtīts rēķins. Izvēlēsimies latviešu valodu. Kā arī tagad varat aizpildīt nepieciešamības gadījumā līguma numuru, kas saistīts ar pirkuma pasūtījumu, un cita veida informāciju, kuru ir nepieciešams ievadīt rēķinā. Tagad pārējam uz sadaļu rēķina rindas. Šeit jūs varat ievadīt pakalpojuma produkta nosaukumu, izvēlēties daudzumu, mērvienību, cenu par vienību un tālāk ir nepieciešams izvēlēties PVN. Jūs to varat izdarīt, izvēloties PVN likmi no saraksta, mūsu gadījumā tie būs 20%. Un tālāk apskatīties, kā sistēma izskaitļo automātiski kopējo summu bez PVN, kopējo summu
PVN un rēķina kopējo summu jūs varat apskatīties šeit. Apskatoties sadaļu sūtīšanas veidi, ALE rēķini ir ielikts ķeksītis. Tas nozīmē, ka rēķina saņēmējs saņem elektroniskos rēķinus, un jūs varat savu rēķinu nosūtīt e-rēķina formātā. Tāpat jūs varat atzīmēt arī ALE nosūtīt rēķinu uz e-pastu, kas ir redzams šeit, ieliekot ķeksīti. Vai arī privātpersonām var nosūtīt rēķinu uz internetbanku. Ja jūs vēlaties savu rēķinu nosūtīt uz ārzemēm, piemēram uz Somiju, tad ir tāda opcija PayPal kanāls. Jūs šobrīd redzat, ka tas nav aktīvs, jo viņš ir iekrāsots sarkanā krāsā. Un, lai to aktivizētu, mums ir nepieciešams patīt rēķinu uz augšu. Un šeit jūs redzat, ka ir tukša saņēmēja PayPal ID ALE. Tāpēc ir nepieciešams ievadīt unikālo PayPal ID kodu, kurš sastāv no unikālā valsts koda un saņēmēja reģistrācijas koda. Un saglabāt. Šobrīd jūs redzat, ka PayPal kanāls ir aktivizējies. Mēs izdzēsīsim šo kodu, jo šis rēķins tiks nosūtīts elektroniskā veidā. Lejā ir pieejamas tādas pogas kā saglabāt rēķinu, saglabāt un nosūtīt rēķinu, apskatīt rēķinu PDF formātā. Lai varētu apskatīties rēķinu PDF formātā, sākumā ir to jāsaglabā. Tagad apskatīt rēķinu PDF formātā poga ir palikusi aktīva, un mēs varam to atvērt un apskatīties. Atverot PDF, mēs redzam, ka augšējā labajā stūrī ir jūsu rekvizīti, un pa kreisi ir visa informācija, kam tiek nosūtīts rēķins. Kā arī jūs šeit redzat pakalpojumu un apmaksas summu. Ja visa ievadītā informācija ir pareiza, vēlreiz to pārbaudam, tad mēs varam nospiest saglabāt un nosūtīt rēķinu. Apstiprinam, ka mēs vēlamies to sūtīt, jā. Un augšā jūs redzat paziņojumu, kad rēķins ir nosūtīts. Lai apskatītu rēķinu, izvēlamies sadaļu izejošie rēķini. Un šajā sarakstā jūs varat apskatīties, kad jūsu rēķins ir nosūtīts. Šeit ir redzams rēķina numurs, datums, rēķina saņēmējs, summa un status ir nosūtīts.